Šie matemātiskie vienādojumi un īpašības atspoguļo algebras pamata likumus, kas tiek izmantoti, veicot darbības ar skaitļiem un mainīgajiem. Saprotot šos likumus, var vienkāršot izteiksmes un risināt dažādas algebriskas problēmas. Tie ir būtiski gan ikdienas matemātikā, gan sarežģītākos matemātikas uzdevumos. Šeit redzams, ka saskaitot divus vienādus mainīgos, rezultāts ir divkāršots mainīgais. 2 reizes x dod 2x. Ja mainīgo x reizinām ar sevi, rezultāts ir x kvadrātā, kas norāda uz to, ka x ir pacelts otrajā pakāpē. Reizinot mainīgo x ar skaitli, reizinājuma rezultāts ir vienkārši reizinājuma vērtība 2x. Šis likums norāda, ka, ja skaitli ar eksponenti paceļ vēl vienā pakāpē, eksponentes tiek reizinātas. Šajā gadījumā 2 reiz 3 ir 6, tāpēc iegūstam x 6. pakāpē. Reizinot skaitļus ar eksponentēm, to eksponentes tiek saskaitītas. Šajā gadījumā 2 plus 3 ir 5, tāpēc rezultāts ir x 5. pakāpē. Šis ir inversās eksponentes likums, kas norāda, ka negatīva eksponente nozīmē skaitļa apvērsto vērtību. Dalot skaitļus ar eksponentēm, eksponentes tiek atņemtas. Šajā gadījumā 3 mīnus 2 ir 1, tāpēc rezultāts ir x. Reizinot mainīgo x ar citu mainīgo b, reizinājums ir vienkārši šo mainīgo produkts xb. Saskaitot dažādus mainīgos x un b, rezultāts paliek nemainīgs, jo nevar apvienot dažādus mainīgos. Jebkura skaitļa vai mainīgā reizinājums ar nulli vienmēr ir nulle. Šie vienkāršie matemātiskie likumi un īpašības palīdz efektīvi vienkāršot izteiksmes un veikt algebriskas operācijas. Tie ir būtiski, lai saprastu, kā mainīgie un skaitļi savstarpēji miedarbojas un lai spētu risināt dažādas matemātiskas problēmas. Apskati šo un simtiem citu matemātikas tēmu video, lejuplādējot mūsu aplikāciju caur saiti skolai.app. Uz drīzu tikšanos!